Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte. Rūta Ozola Davidāne. LBTU īstenībā ir viena no tām vietām arī mūsu institūtā, kuri pētnieki Latvijā strādā ar daudziem jautājumiem ūdens attīrīšanas sfērā, un viena no tām, kur citās Latvijas universitātēs nepēt, ir šīs mākslīgie mitrāji ar domu attīrīt šos tieši noticis ūdeņus no lauksaimniecības zemēm. Ja mēs runājam par ēnavu arhitektūras un vidas inženierijas institūtu, tad arī es strādāju pie vienas no tēmām, kas ir ļoti aktuāla visā Eiropā un īpaši arī mums šeit Latvijā, kā samazināt eitrifikāciju jeb ūdens tilpņu aizaugšanu. Viena no manām pētījuma tēmām ir šos te māla minerālus izmantot daudzos inovatīvos veidos, un viens no tiem inovatīviem veidiem ir izmantot notekūdeņu attīrīšanā pirms izplūdes virszemes ūdeņos, lai samazinātu šos te eitrifikācijas draudus, un tieši izņemt no notekūdeņiem fosforu, kas ir viens no elementiem, kas tieši veicina šo te eitrifikāciju. Kā var celt tiltus starp zinātni un sabiedrību, dažādu veidu pasākumu organizēšanu, jo, lai pastāstītu vairāk par zinātni, sabiedrībai ir jāredz bieži vien praksē, kā tas notiek, varbūt pat pašiem nedaudz jāizmēģina. Katra universitāte arī nodrošina šo platformu. Tev tas ir jāapgūst, kā tu vari ļoti vienkāršā valodā izstāstīt šīs sarežģītās lietas, kuras pētīs vairāku gadu garumā.